Tā, nu labrīt, zaķīši, var sakot, piedāvājums vecākiem un bērniem. Jā, abiem kopā reti, ka tādi piedāvājumi ir. Es jau kaut kad te biju minējis, bet nu atgādināšu vēlreiz, jā, jo tuvojās tā kā laiks. Katru vasaru, kad mēs taisam bērnu nodarbības, mums vienmēr ir pēdējā nedēļa, kas ir nepilna nedēļa, būsim precīzi 3 dienas, ir noslēgums mežā. Jā, tātad arī šogad no 24. līdz 26. augustam mēs mežā rīkosim vecāku un bērnu vasaras noslēgumu. Jā, tātad uz to var pieteikties jebkura ģimene. Jā, tātad jebkura ģimene un mierīgi, un šeit nav tikai bērniem, tie, kas man prasa, kad būs kaut kas vecākiem, lūdzu, šī ir jūsu iespēja, ko patiesībā katru gadu tiešām izmanto, un es vismaz neesmu dzirdējis, ka sūdīgi būtu bijis, jā, jo programma tiešām ir ļoti forša, tur ir domāts gan par bērniem, gan par pieaugušiem, gan vakarā kopā pasēdēšana pie ugunskura ar mūziķiem, jā, brauc labi mūziķi brauc, jā, kas vakarā, kā saka, uztur meldiņi, jā, lai visi var dziedāt līdzi. Dažādas aktivitātes pa dienu, šādas tādas aktivitātes arī vakarā un pa nakti, jautri tiešām pavadīšana laika kopā ar ģimeni, ar cilvēkiem no citām valstīm, tāpēc, ka to organizējam gan mēs, gan tie brīvprātīgie, kas mums ir no Spānijas, Vācijas, Čīles, Francijas, kaut kur vēl, es aizmirsu, Grūzijas, jā, tā kā satikt tos cilvēkus, parunāties, vienkārši 3 dienas saturīgi pavadīt laiku, easy peasy, jā, gulēšana teltīs, jā, tas var būt kādu var atbaidīt, jā, bet jāņem līdz telts, un pašiem jānokļūst līdz Nīcai, jā, līdz Nīcai, kas ir pie Liepājas, mēs tur parādītu pēc tam konkrētākas koordinātas, viss notiek, var pieteikties, tātad tie datumi no 24. līdz 26. augustam, un cena ir 30 eiro no cilvēka, jā, tātad, ja jūs ģimenē esat rupi reiķinam tētis, māma, bērns, tie ir 90 eiro uz visu laiku, un par to jums tiek nodrošināta attiecīgi vieta, programma un ēdienas, jā, tāpēc, ka ēdienas ir forši, jā, programma tiešām arī ir forša, un aizbraukt, kā saka, noslēgt vasaru, kas saka, normālā kompānijā, jā, bez tāda stresiņa, un tad 1. septembrī uzprišināt bērna kāja pa dīrs un dodies mazais, jā, dodies uz skolu, visi zina, ka te mūsu ceļi arī šķirās, jā. Jā, ja kādam ir interese, ir iespēja un tā tālāk, mēs ņemam dalībniekus no visas Latvijas, mums arī šobrīd tur ir tālākais, šobrīd mums ir no Jelgavas pieteikušies cilvēki, tā kā nav ģeogrāfiskā ierobežama, jā, vai no Alūksnes, vai vienalga no Krāslavas, ja jūs esat ar mieru atbraukt līdz Liepājai un pabraukt vēl dažus kilometrus tālāk, tad laipni lūgti var pieteikties. Pieteikumā, protams, ir jābūt no ģimenes, jābūt vismaz vienam vecākam un varbūt kaut vai 3 bērni, ja, teiksim tā, mamma, nezinu, un 2 dēli un meitiņa, ja, tātad no katra 3, tas maksā 120, piemēram, mamma, tētis, bērns, ja, tas ir 90 eiro uz tām dienām. Un arī laipni lūgt, ja nezinu, tur vecmāmiņā, mamma, bērns un nezinu, mazbērns vai vēl tur kaut kā, tā kā ģimene, arī laipni lūgtu, un tas attiecīgi atkal 3 no snuķīša un uz priekšu, ja. Vecuma ierobežojums nav, ja var ņemt kaut vai bēbīt līdzi, cik viņam tur būs interesanti un cik jums būs interesanti, tas ir cits jautājums, bet tā cena ir sākot no 4 gadu vecuma, kad tas bērns tā kā ēd un kaut kur piedalās. Jā, ja kādam interesēs, atstāšu telefonu numuriņu, droši zvaniet, piesakieties, jo šobrīd tās vietiņas ir, tāpēc es arī šito video taisu, jo tuvojās tas datumiņš, kad mums ir jāzina, kādas aktivitātes mums veidot un vai vispār kaut ko veidot, jā, tad attiecīgi tiem, kam ir interesi, dodiet ziņu, izstāstīs smalkāk un tā tālāk un tā tālāk. Šī ir tā iespēja, jā, kur tur sāk, kad būs pieauguši un nomet lūdzu, reku jums ir, jā, ir iespēja tur gan peldēties, gan sēdēt pie ugunskura, gan principā tur spļāviena attālumā ir Liepāja ar visu jūru, jā, turpat nav uz Liepāju jābrauc, Jūrmalciems ir tuvāk, jā, tā kā viss tur būs gan tādas mazas ekskursijas, gan, viss kaut kas, es negribu arī izšaut visu pulveru stāstot, cik tur būs forši. Tā kā ir interesi, dodiet ziņu, un tad tiekamies jau no 24. līdz 26. Liepājas pusē.